Pirmdien šeit izdzīvošanas skola. Stāsts ir tāds, kad es atrodos mežā un baigi daudz odi ir. Un es jums mācīšu, es esmu mežā pilnīgi viens, skatieties, apkārt nav neviena dzīva dvēsele, jā. Es esmu meža vidū un īstenībā nav ne jausmas, kur es esmu, kā es ārā tikšu. Bet es jums mācīšu, kā izdzīvot mežā. Tā kā saturās, dzīvojam nedēļu mežā. Jā, pirmā nakts, pirmā diena praktiski vēl. Man ir jāuztaisa mājvieta, lai slēptos no meža zvēriem un šiem uzmācīgiem odiem. Pirmo dienu veltīsim tam, lai uztaisītu naktsmītnes. Es jums rādīšu visu. Vēl kas man ir jāparāda, kas man ir līdzi somā. Lai jūs nedomājat, ka man vispār nav ēdamā nekas. Es jums tūlīt parādīšu, kas man ir somā, ja? Lūk, man ir atslēgas. Man ir lūpu krāsa. Man ir pildspāla. Vēl man ir kaut kur te bija paslēts. Pagaidiet. Sameklēšu. Man ir metramērs. Tas ir ļoti nodara mežā. Tas ir ļoti noderīga lieta. Un vēl man ir alus korķis. Vēlāk es parādīšu, kā to var izmantot. Labi, pirmā diena. Ejam taisīt naktsmāju. Būtībā naktsmāju es esmu atradis. Lūk, šis koks ļoti labi noderēs mums. Vajadzēs tikai pārklāt pāri zarus. Un viss, un būtībā labi jau būtu kādā kokā augšā, bet mežā nav tādi zaraini koki, visi taisni, un te mēs būvēsim tepat zem šī vaļķīša mājvietu. Būtībā māju es esmu uzcēlis un pabeidzis, ne māju, bet mūsu naktsvietu. Es viņu konstruēju no zariem, nokritušiem pleciem, un apakšā vienkārši paklāju sūnas. Un labi, šodien jau velk uz vakaru pusi, nav laika domāt par ēdienu, domāsim citas dienas. Visu labu, es lienu savā mītnē gulēt. Ar labu nakti. Nakts bija ļoti smaga. Tālumā gaudoja kojoti vai kaut kādi zīluņi, kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kā es izturēšu vēl 6 dienas. Ir otrā diena, jau dienas vidus. Man ļoti gribās dzert. Es jums iemācīšu, kā mežā atrast ūdeni, un mežā ar to praktiski nav problēmu. Tātad pildspāla, atcerieties. Pildspāla, lūk, ko es darīšu. Es paņemu atskrūvēju iekšiņus, izņemu ārā visu, atskrūvēju. Lai mums ir tāda trubiņa. Un tad mēs to trubiņu vienkārši iespraužam vecā kokā, jo, kā zināms, veci koki ir slaveni ar savu uzsūkt spēju tādu. Ieliekam, iespraužam iekšā. Un vienkārši ņemam un padzeramies. Tikai nelaižam ārā, jo ūdens, diemžēl, tur nav bezgalīgs. Otrās dienas vakars.
aizdījos ar otru. Ļoti gribas gulēt. Ar labu nakti. Ir 3. diena un man ļoti gribas ēst, bet kā zināms ir vasaras sākums un uz sēnēm un ogām es nevaru cerēt. Es nevaru cerēt arī uz riekstiem. Es varu cerēt uz maziem zīdītājiem, grauzējiem, tas ir peles un murkšķi kaut kādi, vai arī ķert vārdes. Bet, ja man ļoti paveicas, es varu mēģināt sameklēt koktomātus, uz ko es arī pašlaik ceru. Es eju pa vietu, kur koktomātiem ļoti patiktu augt. Es laikam ieraudzīju. Skatieties! Skatieties! Es laikam atradu. Jā! Tas ir koktomāts. Es esmu ļoti laimīgs. Es ēdu pirmo reizi 3 dienu laikā. Es esmu vienkārši ļoti laimīgs. Vakar ēdot tomātus, es sapratu, ka tie ir praktiski neēdami bez sāls, tāpēc es šodien iemācīšu, kā izmantot sāli. Viss, kas jums nepieciešams, kā mežā dabūt sāli, nevis izmantot. Viss, kas jums nepieciešams, ir šāds korķīts, ja? Un vecs koks. Šāds. Lūk, skatāmies. Mēs paņemam vienkārši noplēšam mizu. Tā neplēš, rekur ideāli. Noplēšam mizu. Un ar korķīti vieglām kustībām kasam, līdz mums, kā zināms, vecos kokos ļoti daudz sāls. Un līdz ar to skatāmies. Un jā, tas sāk parādīties. Sāk birt sāls. Nu ko, es to savākšu. Un tad arī izmantošu, ja es vēl atradīšu kādu koktomātu. Ir 5. diena. Un es ļoti gribu ēst, es apēdu tikai 1 tomātu šīm dienām un iegūšu sāli. 5. diena, es domāju, ka vajadzētu pamēģināt kaut ko. Jūs dzirdējāt? Kaut kas sakustējās. Gaidiet. Es to redzu. Es noķēru. Tas ir dzīvais cīsiņš. To vajag apdulināt. Piektā diena. Un es esmu ticis pie gaļas. Nav vārdu vai kā aprakstītu. Odi ir neciešami. Es zinu. Īsti. Tas ļoti liels retums, es brīnos, ka es tādu noķēru vispār. Es tiešām pats par sevi brīnos. Labu apetītu. Ir 6. diena jau. Un es eju pa mežu ar cerību, kad es atradīšu kādu gliemezi, ko notiesāt, bet
Kas tas? Es atkal to atradu. Ir 6. dienas vakars. Un es notiesāšu savu tomātu un jūs to neredzējāt, bet es no kokiem un zālēm uztaisīju sāles trauku, sabēru tajā savu sāli, ko es ieguvu. Labu apetīti! Es labāk iešu gulēt, lai mani odi nenokoš. Ar labu nakti! 7. diena ir klāt. Man tā būtu jāiztur visu nakti vēl. Bet es to tiešām nespēju, jo odi ir ļoti uzmācīgi. Tāpēc es mazliet nošmaukšos par pāris stundām. Man vajadzētu mežu pamest. Te ir nātres. Man vajadzētu mežu pamest pēc pāris stundām. Pēc nakts, bet es to vairs nespēju. Es nespēju 7 dienas. Es varu visur izdzīvot 7 dienas, bet mežā ir par grūtu priekš manis. Piedodiet, es jūs laikam pievilu, bet mežs nav joka lieta. Ja tu vari izdzīvot 7 dienas mežā, ieraksti to, atsūti man video, un es lepošos ar tevi. Uz redzēšanos jau nākamajā raidījumā.